Ko mēs šobrīd darām laivā? Šobrīd laivā mēs izmēģinām jauno Ulterra elektromotoru. Mēs esam nostājušies punktiņā, tā mums uz pults izskatās šitas te, un tagad mēs mēģināsim pamainīt mūsu atrašanās pozīciju. Šitā feature ir tā, kas ļoti daudziem patīk. Tātad pamainīt ankuru pa pusotru metru, pa labi, pa kreisi. Nec pultība. Gaismas, teiksim, tā baterijas ekonomijas nolūkos nodzis ekrāns, viņš ļoti ātri nodzis, viņš ir mazliet redzams. Tā, tad, kas ir galvenā feature, mēs vērojam, redz, ka mums ir punkts pie laivas uz kārtas, tas ir mūsu patreizējais ankura punkts, šajā vietā strauma strādā, un mēs diezgan tuvu tam punktam esam pāris metru robežās, viņš mūs pie viņa arī notur. Tad interesantākā pozīcija tas, es tagad spiedīšu, teiksim, līdzīgi to, kad es gribu pavirzīties, piemēram, pa kreisi no esošā punkta. Skatāmies kartē, kā mainās punktiņš. 2, 3, 4, 5, 6. Es paņēmu pa 9 metru pamainīju pozīciju. Redz, mums, teiksim, aizgāja motors, strādā pie tam, viņš nestrādā ar pilu jaudu, viņš tā novērtē attālumu lēnām mierīgi. Un tagad viņš jau ir klāt jau pie punktiņa, un paskatāmies, cik viņš ātri mums kustās, viņš riktīgi ātri. Paņemsim, tagad paiesim uz prieku, bet izdarīsim kaut ko grūtāk. Tad paņemsim tālāk, uztaisīsim kāds 3 pa kreisi un 2 atpakaļ. 2, 3 pa kreisi un 1, 2 atpakaļ. Nu, pastamies, kā motors šancē. Kā šancē jaunā Ulterra. Jāsaka, kā ir. Ulterra strādā ļoti klusi. Un arī ar saviem uzdevumiem mehlotē tiek samērā sakarīgi galā. Kopumā jāsaka tā, ka šī funkcija strādā.